Samariešu apvienība Latvijā darbojas jau 20 gadus. Viņu plašajam sociālo pakalpojumu klāstam ir pievienojies jaunums – atbalsta sniegšana mājās. Tā kā šis pakalpojums tiek piedāvāts vien no aprīļa, pagaidām to var saņemt vientuļas personas un cilvēki gados. Balvu novada Tilžas pagastā šādu pakalpojumus izmanto jau 8 klienti. Projekts, lai gan darbojas 2 mēnešus, esam pārbaudījuši, ka tas ir tiešām plaši izmantots un ar vienu iemanto cilvēku cieņu. Un ir pierādījies tiešām, ka tas ir noderīgi. Es domāju, ka tam ir plaša perspektīva arī nākotnē to visu turpināt. Jo kā reiz mums cilvēki Latvijā vispār tas vecums tikai paaugstinās un pensionāru ir ļoti daudz. Un domājot par viņu labsajūtu un labklājību viņu dzīves vietā, es domāju, ka viss izdosies. Es domāju, ka iegūms noteikti ir, un iegūms ir tāds, ka šis pakalpojums tātad ir daudzveidīgs. Šis pakalpojums cilvēkiem ir pieejams dzīves vietā, un es domāju, ka cilvēki var justies daudz drošāk. Samariešu apvienības darbinieki dodas Balvu novada specializētā automašīnā, kas ir aprīkota ar dušas telpu, veļas mašīnu, leduskapi, kā arī ir iespējams saņemt nagu kopšanas un frizieru pakalpojumus. Turklāt nepieciešamības gadījumā klienti saņem palīdzību arī ikdienas darbu veikšanai. Cilvēki ļoti dažādi. Tāpēc mēs skatāmies, kuram ir tās vajadzības. Vienam ir svarīgi tos ikdienas darbus vairāk, citam ir varbūt viņš dzīvo viens pats kaut kur un viņam nav vispār saskarsmes. Un viņam pat ir ļoti svarīgi, ka viņam pats svarīgākais varbūt ir tas, ka mēs pat aizbraucam un mēs to laiku ar viņu pavadam un parunājam. Līdz ar padaram arī, protams, tos citus darbiņus. Visvairāk klienti izmanto tieši nagu kopšanas pakalpojumu, jo daudzi paši vairs nespēja to veikt. Lai gan projekta sākumā Samariešu apvienība saskārās ar skepsi, tagad klientiem viņi ir kļuvuši par ļoti nozīmīgu dzīves daļu. Viņi pilnīgi rūpējās par cilvēku labklājību. Es esmu ļoti, ļoti pateicīga viņiem. Viņi mani nomazgā tik labi, kā mazu bērnu tanī dušā. Es jau varu vēl pati nomazgāt galvu to priekšu, bet aizmuguri jau tā meitene mani tur apkalpo. Un galvenais veļu izmazgā. Galvenais tos lielos gabalus palagus un arī šitos dvieļus un arī naktskreklus viņi izmazgā. Un tad viņi cilvēki arī vēl prasa, ko vēl jums palīdzēt, ko vēl jums izdarīt, varbūt istabu izmazgāt. Jāsaka, tā cepuri nost viņu rīcībai. Malači viņi ir ļoti labi, ka šitā kustība ir atradusies. Samariešu apvienības atbalstu mājās ir iespējams saņemt Balvu, Smiltenes, Jelgavas, Ventspils un Skrunas novados, ko atbalsta arī pašvaldības. Sadarbībā ar sociālajiem dienestiem tiek darīts cēls darbs līdz cilvēku dzīves uzlabošanā.